Nu, bija viena zīmīga tikšanās pie prezidenta pāris nedēļas atpakaļ par demografiju, kur mēs tiešām esam tagad dziļā trubā. Viņš uzreiz pateica, tikai nepiedāvājiet lūdzu veidot darba grupu vai ekspertu grupu, jo visi šie murgi darba grupu, ekspertu grupu gribi norakt jautājumu, izveidot darba grupu. Jā. Lielākā fundamentālā problēma ir kāda? Kurš pieņem mūsu valstī lēmums? Satiksmes ministrijā Briškens nepieņēma lēmumus. Kurš pieņēma lēmumus? Kaut kādas darba grupas pēc būtības ministram jāpasaka. Mēs ejam tur, daram. Ja gadījumā ja nevar izdarīt, eju projām. Tagad sanāk tā, ministrs baidās uzņemties atbildību, viņš izveido darba grupu, ierēģi sanāk, viens uz otru skatās, saka, paklaus, situācija smaga, kā mēs tagad pieņemsim smagu lēmumu, un viņi muļā, un princips ir tāds. Ierēģi pārsēž visus ministrus. Viņš saka, nekas, pārsēdējam jau 5 ministrus, pārsēdēsim arī šo. Viņi piemiedz viens otram acis, saka, Jā, tāda ir problēma. Ir jāsāk atlaist, kas saka, baltās apkak līdz 30% apmērā. Ja viņi ir tik kruti, tik labi, lai iet privātā sektorā, pelna naudu valstī un maksā nodokļus. Nav vajadz, mums ir pārāk daudz ierēģu. Mums šodien ir jāatlaiž, lai viņi iet privātā sektorā. Ja viņi nevar atrast darbu, tas nozīmē, ka tā ir viņu problēma, ka viņi nav pietiekoši kvalificēti. Es esmu bijis arī ministrs, un es atceros, ka mēs mēģinājām veikt reformas. Es uzdevu augstākām ministrijas amatpersonām nākt ar priekšlikumu. Viņi nāca un stāstīja, to nedrīkst atlaist. Tas ir ļoti svarīgi. Viņi mēģina pamatot viens otru. Normāli. Šodien pieņemtu lēmumu nevis par 5, pa 30% samazināt valsts pārvaldi. Ticiet man, tas ir iespējams, un cilvēki, parastie iedzīvotāji nemaz nejustu, ka kaut kas ir pasliktinājies. Es runāju par baltām apaklītēm, es nerunāju par skolotājiem, mediķiem, ārstiem, lai nepārprastu. Bet tie, kas sēž un deldē savus bikses vai kā savādāk kādos birojos, ja 30% mēs atlaistu un nekas nemainītos,